Sveiki, kolēģi! 2025. gada 10. novembris, 16:02. Pasaules Mārpas Novads pašvaldības domas ārkārtas sēde. Tātad ārkārtas sēdes darba kārtībā ir jautājums par Mārpas Novads pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā. Tāpat par Mārpas Novads pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu, Mārpas Novads pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Tāpat, ievērojot to, ka spēkā ir stājies jaunais Mārpas Novads pašvaldības nolikums, ir izveidotas tātad divas jaunas komitejas un attiecīgi jāievēl ir Izglītības jaunatnes sociālo lietu komitejas sastāvs, tāpat investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas sastāvs. Savukārt lēmuma projekts tehniski iemeslu dēļ par sporta jaunatnes un turisma komitejas sastāvu tiks apstiprināts kādā no nākamajām domas sēdēm. Līdz ar to es varu šobrīd pamatot ārkārtas domas sēdes sasaukšanu. Pirmkārt, par noslēdzies izpilddirektoru atlases konkurss, un amatā ir jāapstiprina jaunais izpilddirektors, jo, kā zināms, pirms neilga laika tika pieņemts lēmums attiecīgi izpilddirektoru uzrakstījis iesniegumu ar aicinājumu pārcelt viņu darbā par izpilddirektoru vietnieci izglītības, kultūras un sporta jautājumos. Līdz ar to izpilddirektora amats ir kļuvis vakants, tātad tika izveidota konkursa komisija. Konkursa komisija izvēlējusies ir pretendenti, kas tiek virzīts apstiprināšanai šīs dienas domas sēdē. Tāpat sekmīgi ir noslēgusies pieteikumu iesniegšana uz Mārpas Novads pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvu. Līdz ar to steidzamības kārtā būtu jāapstiprina gan vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, gan komisijas sastāvs kā tāds. Kolēģi, vai ir kādam iebildumi par ārkārtas domas sēdes darba kārtību un steidzamības pamatojumu? Saprotu, iebildumu nav, tad aicinu kolēģis reģistrēties domas sēdē. Pagaidiet višķiņas, tā mums ir viss jaunīgākais kompjuters domē izdalīts. Pagaidīsim. Reģistrējamies un gaidām. Darbu gribu. Es teicu, ka tur ir kaut kas uzzīmēts. Ronald, tas ir kāds brīdis jāpagaida? Tad šajā gadījumā tas neatliek, ka izsludināt tehnisko pārtraukumu uz brīdi, kamēr tiks novērstas problēmas. Tātad šobrīd izsludinu pārtraukumu uz 5 minūtēm, skatīsimies, kas notiek. Pauzes, diemžēl, nesekmīgi, līdz ar to deputātam Jansonam būs jābalso rokas režīmā. Un pārējie deputāti ir pieslēgušies un reģistrējušies, es ceru. Kur mums ir? Zigmund. Jā, skatos. Domas sēdē reģistrējušies sekojuši deputāti Oskars Jonāns, Uģis Steinbergs, Gatis Vācietis, Kristaps Purviņš, Guntis Ruskis, Guntars Reika, Ira Dūduma, Jānis Lakskalns, Oļegs Rokins, Valdis Kārkliņš, Renārs Frebergs, Rodrigo Laviņš, Andris Puide, Andrejs Kirilovs, Aivars Osītis, Edgars Jakobsons, Arnis Priediņš, Zigmunds Vīķis. Deputāts Edgars Jansons ir klātesošs,
Diemžēl tehniski iemeslu dēļ viņš nevarēs balsot sistēmā, līdz ar to viņš balsos ar roku. Lūdzu, komisēšu sekretārai pieprasīt viņu balsojumu. Mēs sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums ir par Mārupas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Ziņošu es. Tad 2025. gada 8. oktobrī tika pieņemts lēmums par atklātu konkursu nolikumu Mārupas novada pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlasēju un komisijas apstiprināšanu. Tātad līdz tika saņemti kopumā 32 pieteikumi, kas tika izvērtēti pirmajā kārtā pēc formālām prasībām vai atbilst izvirzītajām prasībām, un sekojoši uz otro kārtu tika izvirzīti 9 pretendenti, no kuriem 3 tika izvirzīti uz trešo kārtu. Trešajā kārtā izvērtējot visus pretendentus un komisijai attiecīgi tos novērtējot, lielākais punktu skaits tika nodots par kandidātu Ediju Pelšu. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts iecelt Ediju Pelšu Mārupas pašvaldības izpilddirektora amatā uz 5 gadiem, uzdot pašvaldības domas priekšsēdētājiem noslēgt darba līgumu ar Ediju Pelšu par Mārupas pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu pildīšanu, ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Un lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Par izpilddirektoriem saskaņā ar pašvaldību likumu ir jābalso ar vēlēšanu zīmēm. Tādēļ palūkšu domas sēžu sekretāri izdalīt vēlēšanu zīmes. Vai tev tur ir? Kamēr kolēģi izdala vēlēšanu zīmes, tad vēlēšanu zīmē norādīts tātad deputāts, kurš balso. Tāpat norādīts, ka izvirzītais kandidāts Edijs Pelšs, un balsojot ievelk krustiņu kandidātam, par kuru balso par, un izsvītro kandidātu, par kuru balso pret. Kad savu izvēli būsiet izdarījuši, tad vēlēšanu zīmes būs jāievieto vēlēšanu urnā vai kastē. Ja? Tad, ja visi ir saņēmuši un pārliecinājušies par to, ka uz vēlēšanu zīmes ir norādīts jūsu vārds uzvārds, korekti, vispārējais, tad lūdzu izdarīt izvēli, tad es paņemšu vēlēšanu urnu un nostaigāšu virzienu.
Rezultāti nosaucot deputātu vārdu un balsojumu. Tātad Andris Puide par, Gatis Vācietis par, Uģis Steinbergs pret, Rodrigo Laviņš pret, Ira Dūduna pret, Andrejs Krilovs par, Gunters Reika pret, Edgars Jansons par, Jānis Laktskalns pret, Kristaps Purviņš par, Edgars Jakobsons par, Arnis Priediņš par, Oļegs Rokins par, Valdis Kārtiņš pret, Oskars Jonāns pret, Zigmunds Vīķis par, Guntis Ruskis par, Renārs Freibergs par, Aivars Osītis par. Tātad, ir kas ejāt? Tad 7 deputātiem balsojot pret, 12 deputātiem balsojot par, lēmumu projekts apstiprināts un apsveicam Ediju ar iecelšanu Mārgas Notu pašvaldības izpilddirektora amatā. Jā, vēlos kaut ko pateikt. Es vēlos, ir tāds teiciens, ja tev nelaiž iekšā pa durvīm, tad es kāpu iekšā pa loku. Tas ir atskatoties uz iepriekšējo sasaukumu un šo sasaukumu. Es domāju, jūs ziniet, par ko es runāju. Un nav stāsts par to, kad es augstu un par visām varītēm vēlos dabūt šo amatu. Arī šobrīd es esmu mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītājs jau 5. gadu. Es esmu bijis arī Rīgā izpilddirektora vietnieks, Ziemeļu izpilddirekcijā un pēc tam arī izpilddirektors. Un es kā mārpietis esmu ieinteresēts, lai novads attīstītos, lai iedzīvotāji būtu apmierināti un lai šo iedzīvotāju vēlmes varētu salāgot arī ar komersantu vēlmēm. Es vēlos teikt lielu paldies par uzticību. Es ceru un centīšos attaisnot šo uzticību. Un vēl viena lieta es vēlos pateikt. Šodien satiku vienu deputātu un mēs nedaudz pāris vārdus pārmijām. Un es prasu viņam, Klau, kāds būs tavs balsojums pirms domas sēdes? Jo tu taču man aicināji pats pieteikties. Ja, un uzskatīju, ka es esmu labākais tieši šim amatam, uz ko es saņēmu atbildi, skatīsimies, tā ir politika. Un tā tad nekas personīgi, bet tā ir politika. Bet ziniet, godātie politiķi nedrīkst jaukt savu varu ar izpildvaru. Un izpildvaru arī tu pat daudz tur jaukt varu ar politiku. Tā kā es strādāšu un ceru, ka es tiešām attaisnošu jūsu cerības. Paldies! Edi, man tev viens novēlējums. Par jebkurām variants var skursteni lien pie brotes. Ja? Punkts numur 2. Neslēpies aiz tabulām, kad strādās. Un punkts numur 3. Mēģini būt neatkarīgs. Paldies par ieteikumu!
Tad pārējiem pie darba kārtības jautājumu numuru 2. Andri? Darba kārtības jautājums numur 2 par Mārgas noda vēlēšanu komisijas ievēlēšanu ziņo Baiba Dzene. Tātad, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par Mārgas noda vēlēšanu komisijas ievēlēšanu un ar pašvaldības domas 25. gada 27. augusta lēmumu tika izveidota vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā, tā skaitā komisijas priekšsēdētājs. Un Mārgas noda pašvaldībā līdz 25. gada 31. oktobrim ir reģistrēti 17 derīgi kandidātu pieteikumi uz 7 vakantajām vēlēšanu komisijas locekļu amatu vietām, no kuriem ir 15 kandidātu pieteikumi ir uz komisijas locekļu vietām un 2 ir uz priekšsēdētāja amatu vietu. Un atbilstoši pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisiju iecirkņa likuma 10. pantu 2. daļai par katru kandidātu ir jābalso atsevišķi, un par vēlētiem tiek uzskatīti tikai tie kandidāti, kuri ir saņēmuši vairāk balsu. Līdz ar to deputātu balsojumam tiek nodoti visi pieteikumi par personām, kuras atbalsta. Un lūdzu balsot par katru kandidātu atsevišķi. Tātad proti par vēlēšanu komisijas locekļu amatu kandidātu. Pirmais kandidāts ir Arvis Ančevskis. Nē, mums ir sistēmā jābalso. Jā, sistēmā. Kad nevar vaļā. Sistēma. Viņš kāpēc? Par Arvi. Bet man neļauj vēlēt. Arvis ir pēdējais. Zin kā varbūt paskaties, kā ir ierakstīts lēmuma projektā. Mums daudz sistēmā ir sākās ar Inga Keira. Var teikt. Jā, viss ir kārtībā, var balsot par Arvi. Lejā, jā. Tad mēs darām tā, ka mēs nobalsojam par visiem, par katru, un pēc tam mēs paziņojam rezultātu kopumā, ka tik saskaitīts balsis. Ja? Okay. Drīkst precizēt. Mums kandidāti ir vairāk kā vietas vai kā? Vietas ir kopā 7 ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Jā, mums ir tikai 7. Tātad mums ir jāievēl cik no cikiem? 6 no amata kandidātiem, kuri pieteikušies uz locekļu amatu, un uz komisijas priekšsēdētāju amatu ir pieteikušies 2. Par kuru nākamu mums balsojam, vai vienkārši? Tā, nākamais pēc lēmuma ir norādīta Diana Eglīte. Jā, mēs beigās par Lievu jāatcels rokas. Nē, tev ar roku, tātad tu par Diānu Eglīti. Par Ančevsku pār, ok. Otrs balsojums Diānu Eglīti. Pierakst pārvaldu. Nākamais. Nākamā ir Anita Freimane. Man ir strādājis. Uzvārdi jau nemainās. Secība bišķis atšķirās. Kur ir Freimane? Jā. Ceturtais Tā, Baiba, Edgars balsojums. Nobalsojums. Paldies.
Nākamais. 4. ir Līga Ģīle. 5. Evita Kļava. Edgars nenopals. Līga Ģīle. Edgars Jansons par Līga Ģīle. Mums nav Jansons sauc. Līga Ģīle. Vaira. Un Līga. Pusne. Saskaitīs pēc tam. Evita Kļava. Nākamā ir Evita Kļava. Gribu, tu nobalsoji? Pārbauda visus. Tu nenobalsoji par Diānu. To Diānu droši vien, Jā. Mēs lai beigās par visiem To nesadzirdēju, jā. Šobrīd balsojam par Evitu Kļavu. Edgars par. Tā, 6. kandidāte ir Jekaterina Kozačenko. Jums reiz pateikt, kur strādāt, saka, ko dozot. Vieglāk izlemt. Jā, man tā patīk. Kur? Pārbauda. Visi. Kas viņš? Nē, tur turēt saka, lai var vieglāk kaši. Nākamais. Tā, 7. kandidāte ir Oksana Kuzņicova. Oksana Kuzņicova. Par Oksanu Kuzņicovu Edgars balso par. Tā, 8. kandidāte ir Zane Mazure. Nav balsojums. Ir silīti, kā mēs varam balsot par Vēl būs. Tie ir 7 vietas, kā mēs varam balsot par 8. Kandidāti ir daudz. Tagad ir balsošana pie Zāne Mazure. Man noglikoja vienīta kaut kas. visiem nolikts. Kur vēlreiz var? Nē. Edgar, par Jā. Zana Mazuru. Es par visiem. Meitenes man noglikoja. Kur? Valdi Andris ir nobalsojis. Es par Zānu. Kā viņš neļauj balsot vispār kaut kāds. Es tur nezinu. Labāk. Es pazīstu. Kas tagad bija? Tā, 9. kandidāte ir Solvita Mūlere. Edgars Jansons balso par.
Pozitīvas. Valdi, balso? Nē, tas jau pārvērt pieņems, nepieņems. Tas nav visu balsu skaits. Tas ir. To arī mēs jau varam. Tad es varu vai turpināt. 10. kandidāts ir Andris Ozols. Jā, ir. Edgars Jansons balso par. Nē, to. Vēl 3. Ja būs vairāk, tad Nē, es drīkst pa visiem balsot. Ja mēs visi par visiem, tad mēs rezultātu netiekam. Vēlēšana vidū tu nonāc pie secinājuma, ka izlēma cauri daži balsojums, ja? Sēžam līdz kam rāpī. Kamēr dumpu. Vēl ilgāk, varbūt nav slikti. Vēl tev nestrādā kaut kas tur? Ko? Tev kaut kas nestrādā? Nobalsot. Jā, viss labi, te ir nobalsots. Paldies. Labi, Varam pie nākamā. 11. kandidāts ir Guntis Pedets. Jā. Edgars Jansons balso par. Viņš nav pelnījis, bet nu labi. Nē, bet jā, bet mums strādā. Grāmatā dzīvoši, tad mēs Tā, varam baigt nākamo. Tā 12. kandidāte ir Karīna Pelša. Rada vieta, Es neko neizlaidu. Jā, nē. Nezināju. Tu nobalsoji par. vēl kas bija. Nē, tas jau būs atsevišķi, tas par priekšsēdētāju būs atsevišķi. Tagad ir komisija, mēs tie priekšsēdētāji. Super. Nē, nu pēc kārtas ir viens, bet... Jā. Valdi. 6 vai 10. Vienkārši sēdētājs no šītiem 6. Tas 7. būs priekšsēdētājs, būs komisijas. Viņam viss ir, man nav nekā. Tu tā ir teikušies priekšsēdētāji. Jā, ja nav pieteiksies komisija, tikai priekšsēdētājs. Super. Paldies. Nākamais. 13. kandidāte ir Lienīte Šikore. Edgars Jansons balso par. Viņš ir labs cilvēks. Edgars jau 12. Bet, nu, jums būs iespēja, kas saka, izšķirt maču. Revanš šeit ir. Jā. Paldies. Pārējiem pie nākamā. 14. kandidāte ir Egipta Vaičikone. Edgars Jansons balso par.
Paldies, nākamais. Un 15. kandidāte ir Aija Vardone. Edgars Jansons, lūdzu. Par. Un šobrīd deputātu balsojumam tiek notot arī vēlēšana komisijas priekšsēdētāja kandidāts. Vai nobalsojāt? Mēs gaidām tevi. Silva. Tā, paldies par Un šobrīd vēlēšana komisijas priekšsēdētājs amats kandidāts tiek noteikts, ka pirmā kandidāta ir Jolanta Brigmane. Un šobrīd balsojam par Jolantu Brigmani. Jā. Tad balsojam par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju kandidātu Jolantu Brigmani. Kas ir otrā? Edgars Jansons. Kāds tavs balsojums? Edgars. Es saturēšu. Edgars Jansons atturās. Valsts balsosi? Nē, es nebalsošu, jo parādās sistēmā, es neesmu balsojis, bet balsojums parādā pavisam savādāk nekā es būtu. Par kuru kandidātu balsojot? Valdi, par kuru kandidātu balsojot? Nu, es jau nākamo esmu, par sistēmu parādās, ka es nākamajā jau atturos, bet es neesmu balsojis. Nē. Tev rāda, ka tu nebalsoji. Te rāda, ka tu nebalsoji. Tu neesi nobalsojis. Tev nav balsojumi par Jolantu Brigmanu. Jā, Jolanta Brigmana bija par. Jolanta Brigmana bija pirmo, par kuru bija jābalso. Un otrā kandidāte ir Ginta Kaire Mača. Tagad jāskaita, jāgaida un jābalso būs par to lēmumu projektu kopumā, jā? Jā. Es atturējos otrā. Tad Edgars Jansons atturās balsojumā par Gintu Kairu Maču. Tā, es redzu, ka visi ir nobalsojuši, lūdzu. Tagad mums būtu nepieciešams 5-10 minūšu pārtraukums, lai mēs varētu apkopot, cik ir komisijas locekļi, kuriem ir vairākas balsas. Ok, tad cik ir 5? 5-10. Ok, izsludinu 5 minūšu pārtraukumu balsu apkopot. Sveiki, esmu atpakaļ no pārtraukuma un Baiba Dzena paziņos balsu skaitīšanas rezultātus. Tātad par vēlēšanām locekļu kandidātiem. Tātad pirmo kandidātu Arvis Sančevskis par 18 balsis, otrā kandidāta Diana Eglīte par 7, 3 pret, 9 atturās. Anita Freimane 18 par, Līga Ģīle 19 balsis, Evita Kļava 19 balsis, Jekaterina Kozačenko 6 par,
2 pret, 11 atturās. Oksana Kuzņicova 5 par, 4 pret, 10 atturs. Zane Mazure 6 par, 2 pret, 11 atturas. Solvita Mūlere 4 par, 2 pret, 13 atturās. Andris Ozols 4 par, 3 pret, 11 atturās. Guntis Pedets 19 balsis par. Karīna Pelše 6 par, 3 pret, 10 atturas. Liene Šikore 4 par, 2 pret, 13 atturas. Egita Vaičekone 6 par, 3 pret, 10 atturas. Aija Vargule 19 par. Un vēlēšana komisijas priekšsēdētājām ir kandidātēm Jolanta Brikmane 18 par un 1 atturas. Un Ginta Kairi Mače 4 par, 3 pret, 12 atturas. Līdz ar to atbilstoši vēlēšana rezultātiem doma nolēma apstiprināt vēlēšanu komisiju šādā sastāvā, un komisijas priekšsēdētāja ir Jolanta Brikmane, un komisijas locekļi Arvis Ančevskis, Anete Freimane, Līga Ģīle, Evita Kļava, Aija Vargule un Guntis Pedets, kā arī ar lēmumu tiek uzdots personāla dokumentu pārvaldības nodaļai nodrošināt centrālās vēlēšana komisijas apstiprinātā parauga apliecības sagatavošanu un izsniegt to vēlēšana komisijas locekļiem, kā arī paziņot centrālajai vēlēšana komisijai par vēlēšana komisijas izveidošanu un tās sastāvu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Tas ir otrais. Paldies. Tātad sistēmā mēs balsojam par lēmumu projektu numuru 2, kas sauc par Mārupas nodu vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Lēmuma projektā ir bez par pret atturās, ja? Jā, tas ir tas, ko viņa nosauc tiks iestrādāts attiecīgi lēmuma projektā, un mēs balsojam to, ko viņi to pat kā nolasīs. Jā. Edgars Jansons, tas ir par? Jā. Jā, paldies. Tātad vienbalsīgi par vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji ir apstiprināti. Paldies. Un pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma, 3. kas ir par Izglītības jaunatnes sociālo lietu komitejas sastāvu. Jau iepriekš minēju, ir apstiprināts un spēkā stājies jaunais Mārupas nodu pašvaldības nolikums, kurā tātad tika sadalītas komitejas, tātad no Izglītības, kultūras, sporta un sociālā lietu komitejas tika izdalīta ārā sadaļa, kas attiecas uz sportu un turismu, un izveidota komiteja, kas sauc Izglītības jaunatnes sociālo lietu komiteja. Un atbilstoši nolikumam mums būtu jāievēl jauns Izglītības jaunatnes sociālo lietu komitejas sastāvs. Lūdzu kolēģi izvirzīt savus kandidātus minētajai komitejai. Paši sev var izvirzīt. Paši sev var izvirzīt. Es arī sev izvirzu. Guntis, Jurskis. Es arī. Tā. Vienās Freibergs, Uģi lūdzu.
Latvijas reģiona apvienība šai komitejai izvirza Jānu Lakstkalnu un Iru Dūdumu. Sekundi. Valdes lūdzu. Latvijas zaļā partija izvirza Gratu Vācietu. Zigmund lūdzu. Es izvirstu Kristapu Purviņu. Es izvirstu sevi Edgars Jakobsons. Oļegs un Kristi. Jā. Kas jā? Sevi. Kārstāvis. Sevi. Es teicu, pie. Kristap lūdzu. Zigmund Vīķi. Tā. Tātad pārliecināsimies par sekojošo. Tā. Pārliecināts, vai ir ievērots proporcionalitātes princips. Tātad izvirzot tātad Guns, Juskas, Rēvārks. Kristaps Puriņš. Tu cita. Tehniski nevaram šajā. Ernārs Rēvārks. Ok. Labi, tad rokas režīmu aicināšu nobalsot par katru no izvirzītajiem pretendentiem. Par Gunti Rusku lūdzu. Kas ir par? Var balsot. Protams, ka vajag vēl. Tā. Paldies vienbalsīgi. Mums neviens liekas nav pieteicies. Nav, tieši 9. Par Renāru Freibergu, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Par Jānu Lakstkalnu, kas ir par? Jāni? Kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Par Iru Dūdumu, kas ir par? Lūdzu. Vienbalsīgi. Par Gatu Vācietu, lūdzu. Paldies par vienbalsīgi. Kristaps Purviņš, kas ir par? Vienbalsīgi. Edgars Jakobsons, kas ir par? Lūdzu. Vienbalsīgi. Oļegs Rokins, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Un Zigmunds Vīķis, kas ir par? Vienbalsīgi. Tātad, un tagad sistēmā nobalsosim par lēmumu projektu kopumā, ievērojot sekojošu komitejas locekļu sastāvu. Guntis Rusks, Renārs Freibergs, Jānis Lakstkalns, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Kristaps Purviņš, Edgars Jakobsons, Oļegs Rokins un Zigmunds Vīķis. Un lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3 ar izglītības jaunatnes sociālo lietu komitejas sastāvu. Lūdzu. Edgar, tu balso par komitejas sastāvu? Jā. Paldies, Edgars Jansons balso par. Zigmund? Es domāju, ka komiteja sanāks. Kad ir jāsanāk? Komiteja laiku, ne? Uzreiz var sanākt. Uzreiz nevar. Stundu pa mazdienā. Paldies vienbalsīgi. Un pārējiem pie darba kārtības pēdējā jautājuma numur 4 par investīciju uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas sastāvu. Tieši tāpat kā iepriekš jau ziņoju, tad atbilstoši Mārpas novada pašvaldības nolikumam ir izveidota investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja un aicinu kolēģus izvirzīt kandidātus darbam šajā komitejā. Lūdzu, Ira. No Latvijas reģiona apvienības Skuģi Steinbergu, Guntaru Reiku. Skuģi Steinbergs un Guntars Reika. Paldies. Gatis, lūdzu. No Latvijas zaļās partijas izvirzām Valdi Kārkliņu.
Zigmund, lūdzu. Jā, es izvirzu Edgaru Jansonu. Edgars Jakobsons, lūdzu. Es izvirzu sevi Edgaru Jakobsonu. Es izvirzu Andreju Brīvu. Paldies. Tā. Lūdzu, vēl kandidāti. Nacionālā apvienība izvirza gan mani, gan Oļigs Roku. Okay. Ko jāņem? Es savukārt, jā, Kristap, lūdzu. Es izvirzu Arni Priediņu. Tā, ir izvirzīti 9 kandidāti, ka ir ievērots arī proporcionalitātes princips. Un tad es aicināšu par katru no izvirzītajiem kandidātiem balsot rokas režīmā atsevišķi. Tātad izvirzīšanas secībā. Uģis Steinbergs, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Guntars Reika, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Valdis Kārkliņš, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Edgars Jansons, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Edgars Jakobsons, kas ir par? Vienbalsīgi. Andrejs Kirilovs, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Andris Puida, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Oļegs Rokins, par? Paldies vienbalsīgi. Un Ārnis Priediņš. Paldies vienbalsīgi. Tātad komitejas sastāvs, ko mēs nododam balsošanā, ir sekojoši. Uģis Steinbergs, Guntars Reika, Valdis Kārkliņš, Edgars Jansons, Edgars Jakobsons, Andrejs Kirilovs, Andris Puida, Oļegs Rokins un Ārnis Priediņš. Aicinu sistēmā nobalsot par šo lēmumu projektu, tātad par investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas sastāvu. Lūdzu, balsojam. Piefiksējam Edgars Jansons balso par. Paldies, kolēģi! Vienbalsīgi lēmums apstiprināts. Līdz ar to darba kārtības jautājumu izskatīt un domas ārkārtas sēdes slēdz. Paldies!